Šodien mēs braucam uz Dundagu, Skill Check Drift, Burnout Challenge. Lai mēs nepalaistu to dienu garām vienkārši tāpatās, mums ir kaut kas jāuzfilmē. Baigā tēma, draugs! Mēs ar Orlandu jau kādu laiku apakaļ mēģinājām filmēt mūsu pirmo video, un tas beidzās ar slimnīcu. Bet šoreiz cerams, ka tā nebūs. Šodien mēs dodamies ceļā ar šo E34 M57. Šis projekts tieši tikko pabeigts, un arī būs YouTube redzams video. Šis viss notiek spontāni, mēs īsti nezinām, ko rādīt. Mēs zinām to, ka mēs nevarēsim apdzīt tos džekus, kuri ar lielajām kamerām var visādus šotus uztaisīt, tad ko mēs varam izdarīt, ir uztaisīt tādu emociju video, parādīt cilvēkus un tā tālāk. Bet mēs to neesam arī nekad darījuši, intervējuši kādu un prasījuši kaut kāds jautājumus, jo, manuprāt, tās viss būs ļoti nērtas situācijas. Bet šajā video, protams, mēs visam tam iesim cauri, lai jums parādītu, kāds notiek aizkulisēs. Mēs neesam, protams, nekādi mēdī, bet mēs iesim iekšā kā mēdī. Šīs dzeltenās parastās ar botņīgu vesti. Dīzelī mēcētās vestes. Nu jā, diezko patīkam nebūs, ja mēs pieiesim pēc kādu cilvēku, un mēs vienkārši pēc dīzeļkānas smietēsim, bet... Kā ir, tā ir. Tāds ir tas sākums. Edgars Ķīnests. Esam ieradušies un ka notiek sacensības, bet ietestēsim mūsējo setup šodien. Mēģināsim to uzfilmēt. Tā mēs esam beigās tikuši iekšā. Nu, ko, iesim pasīties, ne? Kas notiek sākumā? Ko mēs iesim kaut kādu tās smukās mašīnas to zonu pasīties? Jā, nu kā tu nevar pirkt BMW, tu paskaties. Ejam čekot tālāk. Mazais jautājums, ko jums nozīmē drifts? Enerģiju. Daudz enerģiju. Vēlies Red Bull? Lūdzu. Paldies. Katrai meitenei arī būs tāds pats jautājums. Kas jums skaitās drifts? Manā drifts asociējas ar enerģiju un ātrumu. Ok, paldies. Jautājums, ko jums nozīmē drifts? Visu. Bet paldies tev. Paldies. Visu. Paldies. Čau, Džeki. Viens jautājums. Ko nozīmē drifts jums? Trijos vārdos. Dzīves stils. Drifts nozīmē dzīves stils? Nu, man, jā. Drifts ir dzīve. Viss. Labi, Visu translīde. Ļoti labi, tas arī viss. Sajūtas. Nē, drifts ir, jā, sajūtas. Cik ilgi maucat? Nu, es jau, man liekas, kad savācu kaut kāds 14 punktus, tad sāku arī trenēties, lai kā trasē. Šīs ir tavs autiņš? Nē, tas ir čoma. Jā. Tavs, jā. Jā, bet diski kādreiz bija mani. Un beņķi kādreiz bija mani. Jā. Es viņam vispār visu kaut ko iesmērējis esmu. Bet man šķiet, ka drift džeki ir tā draudzīgie, ne? Atbalst viens otru. Tādos pasākumos, jā. Sacensībās, nē. Man liekas, ka nē. Vajag. Kaut kādu jau sacensību jau vajag atstāt. Nē, nu vajag. Nu arī tā kā šodien. Visi grib būt piedestāli, bet... Daudz dalībiem kopā. 60 mašīnas, man liekas. Jā, tas ir baigi daudz, jā. Un visi, man liekas, ka visi daudz maz labi brauc. Mums ir daudz intervijas jau šodien. Ok, Džeki, turās, paldies. Jā. Nu redzam, jāintervē cilvēki. Nezinu jau, ko viņam jautāt, bet kaut kas ir jāmēģina. Katrā ziņā viegli nav cilvēks pajautāt. Nu, jautāt cilvēkiem vēl ko. Viņi jau arī nezinu, ko atbildēt. Jā, un jautājumu arī pietrūkst vienmēr. Jā, nu šis ir vienkārši. Šis ir sapnis. Jā, nu kādreiz ar šādiem 5. sērijas 60. džeki biznesmeņi brauc pa autobāņiem, bet tagad bizness notiek Dundagā. Uz vienu jautājumu. Kas tev ir drifts? Drifts kaut kas jauns jāpamēģina. Apnikuši tie 46, 36. Kādreiz biznesmeņi pa autobāņiem ar šito lidot, tā ir biznesmeņi Dundagā. Tieši tā. Filmē ātri to kadriņu.
Atmiņa tomēr maz. Drīkst uz vienu jautājumu. Kas ir drifts? Dzīve. 30 gadnieks sindroms, tas man sākās. 3 bērnu tēvam, zin kā. Katram savs. Katrs slimo, cits pērk mociklētus, zin kā, es gribu atcerēties jaunību. Ļoti labi. Lai veicās. Drīkst uz vienu jautājumu. Ko tev nozīmē drifts? Dzīve. Labi, mūzikas izvēle. Paldies. Šā mīļākā dziesma? Nē, vēl vairāk. Man pazas Latgalē patīk. Lūbene. Labi, mīļākie. Ok, cik tev gadi ir? 11. 11 gadi, tu jau mauc driftā? Jā. Nav baili? Nē. Labs. Lai veicās. Cik es skatos tos profesionāls montētājus? Pa lielam! 8 kāds montēt! Man šeit vajadzēja kaut kādu skill check arī montēšanai uztaisīt, ka? Vajadzēs ātrumu! Daudz vēl jāmontē šodien? Visa kaudze? Viss! Un vēl bišķi! Ok, kas tev ir drifts? Man? Sirds lieta! Labs. Ļoti labi atbild. Paldies. Lai veicās. Džeki, drīkst uz vienu jautājumu. Kas tev ir drifts? Kas man ir drifts? Tā ir laime pa lielam, tas ir viss. Labi atslēga ir. Jā, viss kārtībā, tā ir zeltās izlise. Lai veicās. Jā, paldies. Nu šis ir mega. Es atvainojos, drīkst uz vienu jautājumu. Jā. Kas ir drifts? Sport? Ko tev nozīmē drifts? Adrenalīns. Sports. Ko tavā dzīvē nozīmē drifts? 3 vārdos. 3? Maz laika ikdienai. Maz laika ikdienai? Jā. Lai veicās. Paldies. Kas ir drifts? Automašīnas vadīšana kontrolēta sānslīdē. Priekš tevīm ir drifts? Izklaidi. Šis ir tavs autiņš, jā? Nē, šī ir darbmašīna. Darbmašīna. Bet tu esi darbā tagad? Īsti nē, es esmu vietējais. Šeit šī ir labākā vieta radīšanai. Es gribēju citā vietā. Kad es dabūju izbraukt un netika apakaļ. Es nezinu, kaut kā tā. Ejam pie cilvēkiem, jautājums. Es nezinu, kā savādāk šo dienu parādīt. Es zinu, ko lai es vēl piebilst tagad. Vispārībā, jā. Mums vajadzētu aiziet pastīties pašu burnautu un visu to varbūt kaut kādas sūkas kadrības paķert. Jo tomēr dūmi un drifts, tas ir pats galvenais, kas vispār dzīvē. Man liekas, ka vispār priekš manīm, es arī noprotu priekš tevīm. Tā kā, jā, aizies tagad uzēst kaut ko un maucam pastīties, kā notiek riepu dedzināšana. Es drīkst uz vienu jautājumu. Ko tev nozīmē drifts? Īstenībā, tā bez prikola, tas ir, tā ir iespēja atslēgties no visa. Tāpēc, ka tu vienkārši nedomā par neko citu un tu vari forši tikai izēdināt galvu. Es domāju, tas ir baigā tēma, draugi. Ātrs jautājums. Droši. Kas priekš jums ir drifts? Sānslīde, dūms, maka un adrenalīns. Un melnseju. No riepām. Paldies. Jums nozīmē drifts? Slimība tā ir. Slimība? Es teiktu tā, man tas nozīmē daudz. Tāds vaļas prieks. Ļoti. For fun man vairāk patīk.
tev nozīmē drifts? Jā, drifts tiešām ir dzīvesveids. Tas ir tā, ka pirmo reizi samet mašīnu kārtīgi šķērsām, kad tev kūp. Tad tu saproti, ka tev vairs īsti nekāds cits sportveids neinteresē. Tā kā tu esi pamēģinājis vēl visu kaut ko. Bet tas drifts ir tas, kas tev vienkārši pievelk, tev vēl klāt, un tu jūti, ka jā, tas ir mans. Tas arī ir drifts. Jums nozīmē drifts? Drifts ir kārtīgs sportveids. Ja māk driftēt, var aizmukt arī no policija. Automašīnas vadīšana kontrolēta sānslīdē. Dūmu smaka un adrenalīns. Tā ir iespēja atslēgties no visa. Maz laika ikdienai. Drifts ir dzīve. Kas man ir drifts? Tā ir laime paliela. Tas arī viss. Viss, jā? Es laižu mājās tad? Izpūtais nokri. Nevar šito nevar. Šito nevar samākslot, bļāvēs. Šī karsts vēl. Izpūtais normāli stāv. Šī kaut kāda vidējā daļa. Tāpēc ar tevis ir tas nav vairs tas Es domāju, švilbaigs skaistāk palikt visu laiku. Tāpēc es teicu, nekā kaut kā skaļāk paliek. Paliek arī. Karsts vēl? Nu jā. Kad es sāku kūpēt bagažnieks. Ko? Kas pa musaras saka? Kāds musars? Tā mašīna. Jauns BMW? Vai? Vēl es rakstīts. Bļa, jauno kameru nenostrāpē. Kā financial mistake, man liekas šeit? Rakstīts ir broken boys, bet jau drīzāk vairāk pēc broke boys. Tu arī nevar visu gribēt. Te priekš dāmām vienmēr jātais durvis. Nebija gatavs tik ātri sazvanīt, man nepabrīdināja, ka tu līdz jau jābrauc ir. Es tev zvanīju 15 minūtes apakaļ, kad kas ir neiet? Nu, viņam jāiet. Ir labi. Ir labi? Es tāpat nesēdēšu. Bagans tukši vismaz, tur var apsēsties. Turās bagans nevis krīt ciet. Nosacīti. Tas vajag sasēt tapots un iedot rācijas viņam. Tev rācijas pat ir? Kāds uz ausīm, ko vajag. Nu, tā kā. Kaut kāds aputīts tev ir bijis? Nē. Nav bijusi vajadzība pagaidām. Ir jau samā. Pagaid nepis virsot, tad ar kameras neastīcās, kas viņi stāv. Nu, ko jūs ir? Kur tu paliki? Nu, es aizbraucu pēc Ivo, mēs esam mašīnā. Nu, es tevi tā magāju, nu jau.
Labi, mēs braucam uz viršienu tad. Salauzt kaut ko tu. Nu, vienkārši pisi. Tev kaut kāda auss lielā ir. Man ir lielāka auss. Šreika auss. Tā kā šitā lejā tad ir ieslēgts mikrofons, kad tu ar mātītēm runā, tad uzved augšā. Ok. Viņai būtu tā kā vieglāk, kad ir es atmēģis ieslēdz. Ķeparītāk uzi. Ko tu tad izdomājies? Tieši, kur stāv. Es domāju, ka dēļ tā izpūtē, tad viņi man abrīnos. Apskatīt tev vispār? Stāv mierīgi. Protams, visi elektrisks. Arī bankas pāršķaitījums. Ej, dī, tev tas džimbals ir no Ninjago. Tā, nu vai un mēs esam aizmugurē. Mēs palaidām viņu garām laikam. Jā, mēs tad bišķi pa vēl esam. Tā, sākumā. Šitā paliekam, labi, viss mierīgi. Tā, bišķi atkāpjamies vēl. Mēs. Un varam bišķi ātrāk, laikam mēs pirmī kaut kā ātrāk kāpsim. Tā, labi. Un pie Orlanda piebraucam. Cik mēs braucam ātri? 70. Viss lēnāk ar 50. Ivo atsā man vieti, ja tur nāk pretī. Aizver savu lokas iet Orlanda. Jā. Tā, un labi. Labi, kas notiek. Bet zin kā, Orlanda, tev ir jāizpis ārā no kadra, tev jāpiebremzē uz aizmuguri, tā kā, jā, un tev rītīgi jāpis virsū būs, bet tā kā tev vēl jāpapēc. Pagāj taisnīt, tev visu to darām. Daram to taisnīt, jā. Līdzīgi. Davai tagad pildi to virsū tā, lai apapēc garām. Pēc 3 dienām arī 39. nevajag kas. Davai, viss nometās, piebremzējam un pabraucam no priekšas visiņu Orlandam. Tā, un tagad šito te. Tā, viss tālāk, Orlanda, piebremzē. Orlanda nāk pretī, atstāv un iet. Pretī. Nomierinamies. Viss nobetamies, tev saulīt ir. Es vienkārši bagažniekā laikam būs smugāk. Tā Ivo atbrauc šito pusi tā kā fūriņš. Nu, otrāk kā viņš tur un kaut kur tur, kur tā baltā līnija aptuveni. Svien ir tik pēc stajūgu vai bremzēm. Superman. Halo, jā.
apmierināts. Baigās shooting days šodien ir tāds, zin kā, tāda foršs tāds sajūtas ir un... Jā, mēs šodien bijām uz drīft cegluzēm un kaut kā labi jānobeidz. Kāpēc man liekas, ka jūs esat manā domās visu laiku iekšā? Tev jau žurki ir. Tikai ieliem Iztaisno riteņus. Kas tev kaut kāds detaļas ir, kas jāfilmē? Ko tu taisi? Mašīna brauc? Jā. Šitas dienas nobeigums vienkārši kolosāls, smuks saulīt. E34 beidzot pabeigts ir skaistums neaprakstāms. Aiziet to reto pa priekšu. Kas? Neizkrito beļķi. Aizbraucam kaut kur nomesties, kur var savā. Un ar šo skaisto saulēt mēs arī noslēdzam video.